30. aprīlis un esmu pie Jūrmalas domas, it kā sīkuma dēļ, bet ne viss ir tik vienkārši. Jūrmalas doma un re, kur ir stāvvieta. Turklāt pasties tikai ar administratīvās pilsētas atļaujām. Pasties, ko šodien ir izdarījuši. Nu, laba lieta. Šitien mums bija sižets, nofilmējām, ka bija lietojām svešvārdu, teiksim, kā ir, jo nekā savādāk to nosaukt nevar. Torčī. Kāds bija nonesa zīme un reāli te uz gājēju pārējais uz ietas. Kāpēc tas ir sīkums? Nu, it kā nekas daudz jau tur nav, bet naktī ejot vai braucot ar velosipēdu, to es šitā aizķeries un var baigi savainoties. Proti, nu, tā ka smadzeņu satricinājums un citas lietas. Un tādas lietas īstenībā Jūrmalā ir vairākas. Es apsakošu vēlāk divas, tāpēc vienu es jau pabrīdinu. Melužu estrāde, autobusu pietura. Nu, tur arī ir nogriezta vecā autobusu pietura un divi tādi stabiņi. Ne tik traki kā šitien, bet nu, to vajag sakārtot, un tas jau ir gadiem. Un otra lieta ir Slokas ielā, kur, kad ievilka ūdensvadu, tātad 4 gadi atpakaļ, bija izvilkt ārā plasmas truba. Arī aizbraukšu tur apstīties, vai tas interesantais veidojums ir likvidēts. Tā kā prieks, ka pie paša Jūrmalas domas ir uzlikts nozāģēts ar fleksītu un uzlikt tādu mufe. Apstīsimies vēl šeit. Šitā vēl ir palikusi, redzam. To pagaidām nesanāca nogriezt, jo mašīna stāv virsū. Tā kā Jūrmalā ir vairākas tādas lietas, es atceros, ka vēl divās varētu būt šāda pati problēmiņa. Nu, tas nav nopietni, ka tu vari iet pa ietvi, aizķerties un diezgan smagu traumu gūt. Tā kā jūrmalnieki, esat aktīvi. Nu, uzrakstiet šeit komentāros. Jums pat nav jāraksta iesniegums. Un mēs parūpēsimies, lai tas nonāk Jūrmalas domē. Tā kā rakstat, kurā vietā vēl ir bīstama situācijas uz ietvēm, aiz kurām var vienkārši aizķerties. Un piesakojiet auto, kur mēs par šādām lietām runājam. Tiekamies!